Aizbraukt vasarā uz jūriņu ar elektrovilcienu tā ir svēta lieta, jo mums tagad ir gan jauni un ērti elektrovilcieni, gan modernizēti peroni. Peronu stacijās kļūst augstāki, drošāki un pieejamāki visiem. Tas ļauj ērtāk vilcienā iekļūt arī cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un pasažieriem ar velosipēdiem. Cik stacijās notiek modernizācija pašlaik? Ar Eiropas fondu līdzfinansējumu šobrīd tiek modernizētas 48 stacijas. Daļā jau ir pabeigti darbi, kā šeit Zemitānos, daļā vēl darbi notiek un notiks. Un plānos mums arī ir vēl vismaz 23 stacijas un pieturas punktus, kurus mēs šobrīd izsludinājuši iepirkums esam līdz 29. gadam jāpabeidz. Uz kurien tu brauc? Es dodos uz Vecāķiem. Vai tu ikdienā izmanto arī vilcienu? Īsti nesanāk ikdienā, bet kaut kad jau aizbrauc uz jūru. Vai tu esi pamanījis, ka ir modernizēti peroni? Es esmu pamanījis, jā, es vairāk novērtēju, kā tā tumbiņa pasaka, kad drīz pienāk vilciens un kurā ceļā atnāk, tas tā televizora parāda. Kā tu novērtēji jaunos modernizētos peronus? Izskata ziņā tie diezgan estētiski, minimalistiski, bet tā vispār viņi ir diezgan droši, tas man patīk. Un kas ir tā lieta, kas tev šķiet vissvarīgākā, kas ir viņam notikusi? Tā drošība, ka viņi ir vienā līmenī ar vilcienu, un tad cilvēki, kuriem ir kaut kādi smagie nesamie vai arī ratiņi, tad viņi mierīgi var iebraukt bez problēmām, neviens nevar paklupt, nokrist. Patīkams, ātrs, ērts brauciens ar iekāpšanu un izkāpšanu uz modernizētu peronu. Tas ir iemesls mums visiem biežāk kopā braukt zaļāk.